Jā, un pirmās daļas otrajā daļā mums, dāmas kungi, ir pilnīgi cits viesis. Sondra no Liepājas, dāmas kungi. Tagad. Labvakar, Sondra. Labvakar. Sondra. Sakiet, kā atbraucāt vispār? Nāciet te runāt, es jūs slikti redzu uz to pusi. Nav problēma, Sondriņa, vispār nav problēma. Es saprotu, no Liepājas, ja jūs atbraucāt? Nē, sākās izsaukuma Rīgā, un tad jau Liepāja beidzās. Vienkārši pieraksts bija jau diezgan sens. Jūs pēc pieraksta pieņemat, ja? Kā jūs? Jā. Savā ziņā, jā. Es domāju, ka jums arī ir liela pieredze ballīšu jautājumā. Ja, un kas, jūsuprāt, ir nepieciešams ballītei? Bija vecā somiņa, vēl stāvēja iekšā šampiks, šitajā vairs nelien iekšā tagad. Un kā jūs sagaidījāt jauno gadu? Reko, mums tikko bija Valters, un viņš stāstīja, tur maz viņš atcerās. Kā jums gāja? Mums bija tā, ka vispār dramatiski. Jo ļoti cilvēki pārvērtēja savas iespējas. 5 brīvas dienas, bet spēks jau nav 5 reizes lielāks. Un rocība jau var nav 5 reizes lielāka. Jā. Un faktiski, kā jau tas ir katru jauno gadu. Ja? Pirmais mājās ar ģimeni, pēc tam sieva pie mammas vai es runāju par latvietu vidējo. Sieva pie mammas vai uz meiteņu vakaru. Puikas uz pirti. Un? Kas pirtī? Pirtī, kas, alus, pirts, kas tur kaut kas, Un? Tas alus piegriežās, tās stulbās sarunas arī. Gribās taču kaut ko maigu, zīda prasās. Un tad zvans Sondrai. Un tad ir tadā! Šausmīgi nācās šogad redzēt tik sašautus cilvēkus. Tu zini, aizbrauc pie viņa, viņš neko vairs nevar, neko. Viņam tā ģimene jau tā, kā saka, neatcerās, uz kuru pusi bija. Saka, man, zini, sēdēju, visu laiku domāju, saka, ko tu domā, viņš, kur es dzīvoju. Un tie draugi arī, un tās stulbās sarunas, un tas, ziniet, iepriekšējos gadus bija tā, ka mēs, kaut ko tur dējojām, mums teica, brauciet kostīmos, skuķi, dējosiet ap stieni. Šogad mēs vairāk dziedam. Jā. Vienkārši tie vīrieši, ziniet, kad es tā reizēm ar tai pirtī ieju, es tā paskatos, es domāju, ārpēc nabaga sievietes ar šito mazumiņu jādzīvo. Visu mūžu. Pikam brīvprātīgi ļoti daudzas. Jā. Man vēl viens jautājums tāds ir. Jums arī kolektīvā bija eglīte? Kas tam mēs neesam cilvēki? Nē, kāpēc? Nē, es tā. Bet eglīte kāda? Ar lampiņu. Ar ko? Piecelieties. Ar lampiņām. Ai, ar lampiņām. Un kādas jums izklaides, kādas rotaļas jūs izvedat? Mēs arī zvanam, pasūtam. Dāmas un kungi, Sondra. Paldies, Sondriņa. Paldies, Sondriņa. Paldies, Somiņa ļoti labi tēloja. Man bija ko teikt vēl? Jā? Jā. Ja es būtu jautājis, ko tu būtu teikt? Cis? Atstāju uz otro daļu. Aha, precīzi. Klausies, jaunais gads un visādas izdauzības un visu kaut kādas ņemšanās, bet Nē. Kaut kas... Es tagad domāju, tā kā tā Sondra, tu man nepaprasīji, ko tad tu dziedi, bet divas tur gribējās pateikt. Kiviču pārsvarā. Tur melodija nav svarīga vārda arī. Tu bez manis, es tevi gaidu, tu mani ne. Jā.
Un, zini, reizēm tā lēnāk nāk vienkārši. Jā, ne? jā. Otru instrumentu dziedu ļoti bieži. Tas vīrietis ieliek galvu, ko jau tā pilnīgi viens. Labi, viss. Nē, īstenībā labi vien savādāk, kad nepateic savādāk, sanāk. Kivičam kaut ko uzbraukt. Kurā brīdī? Nu jā. Tas taču cita cilvēka atmiņas, cita cilvēka galvā. Šis ir tas. Kaut kā tā. Nu, kaut kā tā. Runājot par jauno gadu, mēs te pirmo daļu pavadījām tincinot Valteru, kurš liels ballīšu eksperts. Un zina, kā ko vajag, kā ko nevajag. Kā tev gāja jaunajā gadā, kā ballīte? Feina draugu lokā, 6 cilvēki. Sagaidījām jauno gadu. Un, nekas tāds baigi īpašais nebija tāds. Tieši tādu jauno gadu es gribēju. Bet tā vispār neuztver viņu nopietni to jauno gadu. Tev nav tāda sajūta, ka tu... Nē, forši, pirts ir un tā. Tā ir. Jūs gadījumā pirtī vienā... Vienkārši pirmajā daļā... Bija meita no Liepājas, jā? Sārauj. Neiztirzāsim.